kad Līga mani pirms kaut kāda pusotra gada pavisam nejauši uzrunāja un teica, ka vai man nav vēlēšanās ar meitiņu koru Spīgo izveidot kādu kopīgu projektu, un tas varētu būt Jelgavas kamerorķestris plus meitiņu kors Spīgo. Un mēs sākām meklēt repertuāru. Viņi uzreiz ieteica, ka viens no skaņdarbiem tas būs šis te Karls Jenkins Songs of Sanctuary, un tad man bija tikai jāpiemeklē klāt kaut kas līdzsvaram, bišķiņ nopietnāks, bišķiņ traģiskāks varbūt, un liels prieks, ka šajā koncertā notiek arī viss Latvijas tāds muzikāls notikums. Tas ir Gijs Gančelī skaņdarba Evening Prayers, tas īstenībā ir Latvijas pirmatskaņojumi. Jā, es esmu ļoti, ļoti priecīgi tiešām un pagodināti šādā darbā piedalīties, un viens no, manuprāt, skaistākajiem tādiem darbiem mūsdienu, kur arī var izpausties neakadēmiskā dziedāšana. Un šeit atkal Adiemus ciklā ir vairāk tāda etnika nāk klāt un afro kaut kas un tāds. Un līdz ar to vienkārši mainās iekšējā sajūta, un tad jau mainās arī tāda dziedāšana. Tā sajūta, kas nāk uz āru. Nu jā, es nezinu, vai tas man būtu kaut kas jauns, jo man mīļa ir džez mūzika, un tur ir vajadzīga visu tāda plaša domāšana un fantāzija. Tā ir mūsdienu mūzika, abi komponisti vēl joprojām ir dzīvi, tā ka šobrīd ļoti aktuāli un arī savstarpēji ļoti, ļoti divi atšķirīgi skaņdarbi. Viens ir tāds tā kā vairāk uz populārākas mūzikas pusi ar afrikāņu mūzikas ietekmēm, un otrs atkal ir ļoti, ļoti tāds traģisks un dziļš un akadēmisks skaņdarbs.